arī būs iespēja visiem nokļūties un doties pirmajā reisā Rīga, Baltika, Rīga. Šodien atzīmēt šo nozīmīgo mirkli Latvijas satiksmes vēsturē, Latvijas vilcienu vēsturē aicinājuši uzstāties Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieku Valdi Dombrovski. Lūdzu, Dombrovski kungs, jums vārds. Cilvēki sagaida un domāju, ka integrējot arī pasažieru vilcienu kopā multimodālā transporta sistēmā, tas veicinās to, ka vairāk cilvēki izmantos sabiedrisko transportu un līdz ar to ļaus samazināt arī privātā autotransporta plūsmu un samazināt sastrēgumus, tātad tiešām veicināt to, ka vairāk tiek izmantot pasažieru transportu. Protams, šis nav vienīgais nozīmīgais projekts, kas pašreiz tiek īstenots. Notiek darbs arī pie Rail Baltica projekts, kas, protams, ir vēl daudz vērienīgāks projekts, kas arī tiek atbalstīts no Eiropas Savienības fondu līdzekļu, no Connecting Europe Facility līdzekļiem, un kur, protams, arī vēl joprojām ir daudz darāms. Taču šajā brīdī es gribētu pateikt paldies visiem cilvēkiem, kas ir strādājuši pie jaunā vilciena projekta, gan šeit Latvijā. Tā varētu atcerēties, ka faktiski darbs pie jauno pasažieru vilcienu iegādes tika uzsākts vēl manas pirmās valdības laikā 2010. gadā. Un par to laiku ir daudz kas noticis bijušas, pārsūdzības apstrīdot iepirkuma rezultātus, kā piegājuši ķēžu traucējumu saistībā ar Covid pandēmiju, vēlāk arī saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, bet neraugoties visām šīm problēmām, projekts ir sekmīgi nolasīts rezultātam. Es zinu, ka pašaļie vilcienam tālāk ir uzsākt arī bateriju veikta vilcienu iegādes, elektrificētas cenas, šī ilgāk iepirkuma procedūra ir izdarīta attiecīgās mācības un notikt krietni viena modernācija, pateri elektriskie vilcieni norāca krietni. Paldies visiem cilvēkiem, kas ir strādājis šeit gan Latvijā, gan Briselē pie tā, lai šis projekts tiktu īstenots. Mums priekšā vēl daudz darāmā un domāju, ka visu varēsim izbaudīt šodien šo pirmajā braucu. Paldies! Paldies, Dombrovski kungam! Tiešām vienmēr pie Eiropas Savienība ir ieguldījis milzīgu līdzekļu atbalstu, lai šādi vilcieni brauktu Latvijas viedēm. Un tagad aicināšu ar savu uzrunu pagodināt Latvijas Republikas satiksmes ministru Kasparu Bišķeku. Lūdzu, jums vārds ar mikrofonu. Ziemīgs sveiciens visiem klātesošiem, kungs, kolēģi. Tiešām liela diena Latvijai apsveic visus mūs, mēs esam šo gaidījumu vairāk nekā 10 gadus. Tāpēc es zinu, ka jūs negribat dzirdēt politiku garas runas, jūs gribat ātrāk iekļūtījos loģistiskajos vilcienos siltumā, komfortā, aizbraukt kopā mums visiem dubultiem. Turpmāk redzēt, kā šie vilcieni, šī vitītas krāsojuma vilcieni sāk uzteikties mūsu dzelzceļa tīklā. Es gribēju pateikt īpaši paldies pasažieru vilcienu komandai. Es zinu, ka kolēģi ir strādājuši jau vairākus gadus, lai sarežģītos apstākļos pieņemtu šos vilcienus, iziet cauri visiem tiem izaicinājumiem, kas bija
šo vilcienu ražošanas procesā, piegādes ķēdes organizēšanā tā tālāk. Ir pateikties Latvijas dzelzceļa administrācijai, Latvijas dzelzceļa tehniskajai inspekcijai, kas rekordīsos ātrumos panāca arī šī vilciena certifikātu. Es noteikti gribu apsveikt arī pasažieru vilcienu mašīnas, konduktorus, viņus fantastiska darba vieta. Es noteikti gribu apsveikt arī visus tos cilvēkus, gan ministrijās, gan Eiropas Savienības institūcijās, kas savu roku ir pielikuši. Un, protams, pirmkārt, es gribu apsveikt mūs visus, jo šīs patiešām ir jauns laikmets Latvijas mobilitātes sistēmā. Mēs nostiprināsim dzelzceļu kā sabiedrisko pārvadājumu mugurkaulu, mēs attīstīsim mūsu stacijas, mēs padarīsim stacijas pieejamas, piekļūstamas, mēs kombinēsim vilcienus ar citiem pārvadājumu veidiem, tā, lai mūsu cilvēki varētu pēc iespējas ērtāk, vidē draudzīgākā veidā, komfortabli, silti nokļūt visā Latvijas teritorijā, kur ir pieejama vilcienu satiksme. Un pēdējais, ko es vēlētos akcentēt, ļoti būtisks aspekts, šī ir ļoti svarīga diena visiem cilvēkiem ar jebkādu veidu īpašām vajadzībām, ar kustību traucējumiem, kuri beidzot cieņpilnā veidā varēs izmantot pasažieru vilcienu pakalpojumus, iekļauties mobilitātes sistēmā un stiprināt arī savu dzīves autonomiju starp iespējām piekļūt sabiedriskajam transportam. Kas uztraucās, vai varēs iekāpt vai nē, kur ir tas viens pakāpiens no nav? Nav jāraksta visi pilsni. Viņi nedabūs tur iekšā, tas ir tev raksta. Ja varētu iekāpt dabūt
atgādināšu visiem, ka vilciens dosies ceļā 10:59. No laiks virzienā Dienvidu Bogas, virzienā Dienvidu Bogas. Tagad kāds sajūta jaunajām vilcienām.